tūlīt es jums pastāstīšu, kur šo sestdienu, 6. decembrī, Latgales pilsētās pulcēsies cilvēki, kuri grib redzēt pārmaiņas valsts pārvaldē un pārмaiņas valsts attiecībā pret tās иедзивотаем. Итак, на этих выходных представитель Латвийского консульства обеспечит возможность подписания договоров на возврат ОЭК вручную. Это для тех, кто не пользуется Smart ID и e-Farex, то есть не может сделать это на сайте Латвийского консульства. Они будут в эту субботу в Mātoņu, Lūdzi, Preļi и Kraslave. Иди сюда. Tātad 6. decembris sestdiena Lūdza no 10 līdz 12 kultūras nams, Madona no 13 līdz 15 novada bibliotēka. Šajās divās pilsētās būšu es personīgi, tā kā ja gribat mani satikt, nāciet obligāti Preļos no 10 līdz 12 Preļu galvenajā bibliotēkā un Krāslavā no 13 līdz 15 Green Bar pie autostas. Vietējie zinās, ka jau. Подписать вот такой договор с Латвийским консульством приходит тот, у кого в период с 2008 по 2023 год был хотя бы один договор на поставку электричества. С собой этот человек берет паспорт или ID-карту, больше ничего не нужно. Tā kā latgalieši tiekamies, lai kopā atgūtu pārmaksāto OIK un visu nostādītu pareizajās vietās, lai ne tikai mēs valstī, bet arī valsts mums.